Man vectētiņš uzdeva jautājumu, tad, kad es pēc 9. klases mēģināju saprast, kurus gribu tālāk mācīties. Bija tā, ka man bija vairāk varianti, man daudz kas interesēja, bet viņš teica, lai es izvēlos to, kas man visvairāk interesē. Un nemēģinot tur īpaši racionāli spriest, bet tiešām izvēlēties to, kas visvairāk interesē. Un tā es pavisam godīgi sev pajautāju un izvēlējos to, ko es visvairāk vēlētos darīt visu mūžu. Es nemaz nesapratu, ko nozīmē iet iekšā mākslā. Es vienkārši visu laiku zīmēju kaut ko, nebūtu un veidoju, un kaut kā tas tā notika. Nebija tā, ka es īpaši būtu iedomājusies, ka kaut kas, ka tieši šī performance varētu tikt nominēta. Un arī es strādāju pie tāda kā vienota cikla, un tā performance bija pirmā daļa, pirmais solis, un tad, tā nominācija nāca kā pārsteigums. Kādu laiku, es domāju, bija vairāk elementi, kas savienojās. Viens bija tāds personisks stāsts, saistīts ar manu kaķi, kurš pēc manas slimības gāja bojā, un tad man kāda radniece teica, izteica tādu tautas mītu par to, ka kaķis izglāba tev dzīvību. Un tad es domāju vispār arī par tādiem tautas mītiem, tautas pieņēmumiem, un arī par to, kā tas būtu, piemēram, es redzētu, kaut kādas, dusmas vai slimības, vai, ko tādu sliktu, kā tādu fizisku. Ja es redzētu, piemēram, tad, kad es saku dusmīgus vārdus savam draugam, ka tiem vārdiem piemist kaut kāda krāsa, un es redzētu, kā viņi uzsūcās tajā draugā, ko viņi ar to draugu dara. Domāju par tādu savstarpēju ietekmēšanos un cik tālu mēs būtu gatavi iet, varbūt mazliet vairāk apzinoties, kā mēs ietekmējam apkārtējos un apkārtēji ietekmē mūs, un cik mēs būtu gatavi daudz ņemt, piemēram, lai glābtu sevi, vai arī dot otram. Un tad uz šīs bāzes, paplašinot un ne tik tieši, pamazām veidojās performance atindēšana. Tekstus atlasīja vēsturnieks Gustavs Strēnga, kas man šķiet ļoti labi, ka viņš izvēlējās tādus neparastus, vismaz manā gadījumā tādus gan netik dzirdētus un īpatnējus citātu, fragmentus. Es viņam biju izstāstījis to savu sajūtu, to savu pamatdomu, un arī to, ka performance top sadarbībā ar komponistu Eviju Skuķi, un ka mēs vēlētos strādāt ar tekstu. Un šis teksta slānis, viņam bija iespēja ļoti brīvi meklēt, un arī viņš tika diezgan paplašināts, un princips bija ļoti vienkārši. Varbūt to tekstu pat varētu būt bijis vēl vairāk. Viņi veidoja vienkārši tādus slāņus un tādu kā teksta troksni, bet, protams, arī ar nozīmi. Bet, tādu pastarpinātu. Domājot par kādu konkrētu darbu, brīžiem tieši performance šķiet piemērotākais veids, lai šo domu, manuprāt, visprecīzāk nodot tālāk, nodot skatītājiem. Un, tas pat nav tik vienkārši. Es esmu bieži vien domājis arī, piemēram, performance, kas bija Dzelzceļa muzejā Valdzinoši nedroši. Man ilgi bija domas par to, ka es taču to pašu varētu arī uzglaznot vienā glaznā un nedarīt sev tā pāri. Es gatavojos tagad
izstādēji, kas būs Klaipēdas kultūras un komunikācijas centrā, tādās lielās saudabīgās telpās. Tādās visai, manuprāt, smagās un sarežģītās. Pagaidām tas izskatās, tas notiek tā ļoti pamīšas un kad kāda gleznu sērija turpinās tālāk kādā performancē.